Maiks cenšas izlūgties Danai piedošanu. Marespā otrajā stāvā sāk ievākties Silvijas iepazīšanās salona meitenes, bet Silviju un Vadimu sagaida vilšanās. Koļa pārdzīvo Mildes atraidījumu, Helēna dusmojas uz Vadimu, kurš aizmirsis sagādāt svarīgo ierakstu ar Evas balsi, Fēliks uzzina, ka Jevgeņija sabārusi Mildu un sastrīdas ar viņu. Āboliņiem nemaz nav kauna. Atslēgt numuros elektrību un ūdeni, nozagt matračs no gultām. Nu kā, lai manas meitenes tādos apstākļos strādā? Nebaidies, Silvuš. Vakarā numuri būs kārtībā. Nu, ko tad tu darīsi? Pats skries viņas remontēt? Es tev izstāstīšu, bet vispirms, lai atnāk Helēna. Надо вообще с этими записями заканчивать. Paklausies, tu taču apsoli Ievai. Nevienam tos ierakstus neatdot. Tikai tad, ja mūsu līgums būs spēkā, kamēr numuri nav kārtībā, es viņai neko neesmu parādā. Čau. 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 Uzskrēji? Ну, гандрис. Папа, где записи? Ты в курсе, что они сделаны нелегально? Не дай бог, они попадут в полицию. Ну, а зачем мне полиция? Я отдам Дане. Пусть она там разберется с этой змеей Эвой. Ну, хорошо. Tu tikai nesatraucies, ja tu tur tais ierakstos dzirdēsi arī informāciju par Džoniju. Par Džoniju? Par to šantāžu, nu tā ir veca informācija. Ne, tas man vispār sen jau zināms, un vispār, starp citu, Evai ar Džoniju nav vairs nekādu kontaktu. Paklausies, tu viņai neko neesi teicis? Silvuš. Ko nav teicis? Pap? Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Vadim? Nu, Helēnai tas ir jāzina. Kas man ir jāzina? Kāpēc Džonijs tik pēkšņi pazuda? Да я был уверен, что для нее это развлечение. Накосыпашься. Nu, вот интересно, вот накосыпаш. Viņš bija man pēdējais бойфрендс. Я должна знать, что с ним. Ну, ko jūs te skatāties? Nu, что он умер, что ли? Пап, ты убил его. Ты вообще с ума сошла, что ли? Ну, а что тогда? Ну, что случилось? Ну, давай рассказывай. Начала, говори. Говори, говори. Eva viņu nošāva. Ko? Čau, ko dari? Čau, es rakstu e-pastu. Jā? Kas tev iesnas? Nē, tavs smaržas. Oh. Tu zini, ko tev jānāk man labāk palīgā strādāt. Jāpietiek čatot ar draugiem, ejam. Pagaidiet, es nečatoju ar draugiem. Es atbildu savam jaunajam darba devējam. Kādam jaunajam darba devējam? Viesnīcā Rīgā man tikko atsūtīja apstiprinājumu. Es nākamnedēļ jau varu sākt. Tu visu šito laiku meklē jaunu darbu? Nu, bet, protams, es netaisos te visu mūžu nesāt netīrus traukus. Ko tu domāji man to pateikt? Piedod, es nezināju, ka man arī tev ir jāatskaitās. Es Gunāram pateicu. Un kas Eva tajā ierakstā tā arī pasaka, ka nogalināja Džoniju? Jā, un kā āboliņi atbrīvojās no viņa ķermeņa. Es nesaprotu, kas tas ir tad atbrīvojās. Kāda starpība? Он мертв, все. Nu как? Nu,
Пап, ну никто не заслужил такой смерти. Ну, может, они его куда-то закопали, ну так же Вот нельзя. они его закопали в лесу. Ну, Все. Ну, пап, ну почему ты мне ничего не сказала? Я не хотел тебя расстраивать. Все. Kāds var sadzirdēt? Nu, un lai dzird! Varbūt kāds normāls cilvēks tad izsauks policiju un neļaus, lai staigāt apkārt kaut kādi tādi slepkavsi kā aboliņši. Все, закончили. Флешку я тебе не отдам. Нет, пап, ты мне обещал. Я обещал, я ее лучше уничтожу, чем знать, что она попадет в полицию. Идем. Ну как, ну Дана меня ждет. У нас нет времени. Сильвия, идем. Сильвуш, tu Сильвия. Helēna, piedod. И... Все, идем. Gunār, kas notiek? Kas notiek? Vai tad mēs nevienojamies, ka mēs kopā vadām kafejnīcu, ko? Mēs vienojamies, ka mēs kopā vadām kafejnīcu. Un vai tad mēs nevadām? Nu, zini, neizskatās, tāpēc, ka tu man nepasaki, kad viens darbinieks iet projām vai ka tu pieņem nākamo. Kas tāds nemaz nenotiek? Notiek gan. Kaspars man tikko pateica, ka viņš iet projām uz kaut kādu Rīgas viesnīcu. Tā viņš izturēja to konkursu? Super, malacis. Pagaid, tu vari teikt, ka tu visu šo laiku, kamēr viņš te ir strādājis, zināji, ka viņš meklē darbu? Nu, bet kā viņš man pirmajā dienā pateica, ka viņš te ilgi neuzkavēsies, viņam taču ir pilnīgi cita veida izglītība. Bet, nu, un tad viņš mums pamatīgi iegāž, viņam jānostrādā vismaz 1 mēnesis. Aiziet, pasaki. Kas vēl nebūs? Viņam pat nav darba līguma tāda ar mums. Tā. Nē, nu, tad, zini ko, ne, es aiznesīšu šo. Tu tiec galā saviem darbiniekiem. Tā nevar. Nu? Nu, ko nu? Kur ir tie pierādījumi, kurus tu man solīji? Man nav. Papa man neiedeva. Helēna, man liekas, ka tu man atkal Nu, melo. es tev nemaloju. Čiesnā. Paklausies. Bet tu nedrīksti nevienam to teikt, jā? Tu apsoli? Ok. Karuči, tā manam papam bija iespēja izvietot Marespa mikrofonus. Un tur viena ieraksta skaidri un gaiši var dzirdēt, ka Eva negaida no Gatisa bērnu. Nopietni? Bet tas nav viss. Kas vēl? Tā maita ir nogalinājusi manu Džoniju. Paklau, Luīza man saka, tu esot atradis darbu. Jā, Rīgā, viesnīcā. Forši? Luīza dusmīga. Nu, viņi grib, lai tu vismaz vēl mēnesi te nostrādātu. Tiešām vajag. Nevar, ja? Zini kā, man ir jāsāk jau pirmdien. Un saprotu, tas arī ir tas, ko es esmu mācījies, un algu arī viņi labi maksā. Es visu ļoti labi saprotu. Viss kārtībā. Meklēsim aizvietotāju. Un ko ar Luīzi? Luīzi es ņemu uz sevi. Ne jau pirmā lieta, par ko viņa brēc. Viņi vienmēr tādi ir. Zinu, nu plus mīnus. Jā. Neraudi, nu. Helēna. Es nevaru. Kad es padomāju, ka tie abaliņši aiznes manu Džoniju vienkārši uz mežu un kā tādu suni suvot tur norok. Helēna, bet tu esi pārliecināta, ka viņš ir miris? Nu, kā protams. Papa teica, papa par tādiem lietiem būtu nemelo. Šausmas. Tā Eva staiga tagad uz brīviem, kā viņam būtu siervā, ka viņai vajadzētu, nezinu, es pat ar saviem rokiem viņai varētu kaklu pārgriezt. Nē, sots viņai ir jāsaņem. Tā, kā tu domā, Vadims iznīcinās tos ierakstus? Nu, nieģe. Protams, ne. Viņam var noderēt, tāpēc, ka tur notiek kaut kādi biznesa noslēpumi. Tātad tā, viss, kas tev ir jāizdara, tev ar viņu ir jāslapst, un es tev palīdzēšu. Kad tad tu man vari palīdzēt? Nu, neaizmirst, ka mēs ar Vadimu bijām ļoti labi pazīstami, es zinu viņa vājās puses. Tā, Helēna, izšņauc degunu. Tagad tu saņemsies, un mēs izdomāsim plānu. Vai tik patīkams miers ir un klusums? Vai ne? Es ceru, ka Vadims
savu degunu šeit vairs nerādīs nekad. Es dodu maksimums nedēļu, līdz viņš ar visu Silvijas bordeli aizvāksies atpakaļ uz savu kazino. Es atvainojos, ka es jūs iztraucēju. Man tikko zvanīja no certifikācijas firmas. Kādas firmas? Certifikācijas. Viņi braukšot uz Māra spā un veikšot kaut kādu inspekciju, skatīšoties, vai mēs atbilstam 4 zvaigžņu viesnīcai. Kas tev tieši zvanīja? Viņi minēja arī vārdu? Jā, bet es neatceros. Bet internetā tiešām es apskatījos, tāda firma pastāv. Viņiem ir savi cilvēki, komisijas, un viņi var atņemt tās zvaigznes, ja mēs neatbildīsim kaut kādiem viņu priekšrakstiem tur. Mums šogad nav neviena komisijas pārbaude bijusi. Jā, bet parasti viņi pabrīdina vismaz nedēļu iepriekš. Tas noteikti ir Vadima pirksts. Viņi teica, kad viņi ieradīsies? Jā, viņi ir ceļā no Rīgas jau. Viņi teica, lai mēs viņus sagaidām ar visām atslēgām. Tas noteikti ir Vadima pirksts. Viņš grib mūs iegāzt. Tu dusmoties varēs pēc tam. Mums ir jāsamet numuri kārtībā. Tā kā zvani santehniķim un elektriķim. Un tu lūdzu mobilizē visus viesnīcas darbiniekus, istabenes, dārznieku. Tie numuri mums ir jāsamet kārtībā. Labi. Paldies, Gunār, ka tu esi tik atsaucīgs. Es domāju, ja visiem būtu tāda attieksme kā Luīzai, tad es diez vai tik ātri no šejienes varētu tikt prom. Zini ko, ja man pašam uzrastos iespēja kaut kur nopelnīt 5 reizes vairāk, es negribētu, lai man kāds tā kavētu. Sapcīt, kas tā ir pa viesnīcu? Nāc apskaties. Ne? Klausies, nu smalki. Nu jā, tāpēc es arī gribu ātrāk sākt darbu. Zini ko, šodien pat nokārtošu visus papīrus. Varēšu šaut prom kaut šovakar. Super. Tikai ar vienu noteikumu. Tev ir jāpasēž ar mani un Mildu. Un Luīza, ne? Nu, to, lai viņi izlemj pati. Labi, tikai es ceru, ka jūs manas dēļ nesastrīdēsieties. Liecies mierā, pietālošu, ka esmu tev dusmīgs un viss kārtībā. Tu tā bieži pietālo. Nākas, ja gribi tev visu noteikt. Tad viņai rada sajūta, ka viņa ir saimniece, bet īstenībā pats visu kontrolē, ja? Gunār, uz pāris vārdiem, lūdzu. Domā, viņa dzirdēja? Tūlīt es to uzzināšu. Nav laika runāt. Fiks brauc šurp. Nē, nekas tev nav jāņem. Mums viss jau uz vietas. Labi, tad tiekamies. Čau. Tā es visus sazvanīju. Santehniķis strādā. Elektriķis jau ir ceļā. 3 būs klāt. Tas ir labi, jo istabenes un apsardzes vīri arī jau strādā. Šito nesam uz 14. numuru. Jā, šef. Mani tikai saskatā komisija ieradīsies ātrāk un ieraudzīs, kā mēs te skraidām ar tām trubām un tiem matračiem. Paga. Man ir ideja. Čau, tu esi pie vārtiem? Ok, ļoti labi. Paklausies, man tev ir lūgums. Aizkavēju visas svešās mašīnas, kas grib iebraukt teritorijā. Vienkārši paprast, lai uzrāda dokumentus. Izturies laipni, bet ļoti lēni. Mums vajag aizkavēt pāris cilvēkus. Tikai tagad lūdzu, nesāc bļaut. Kāpēc? Tev ir bail, ka kādai apkārtējie dzirdēs, ka tu netiec galā ar sievu? Neesi tāds vecis, kā izliecies, jā? Es ne par ko neizliekos. Pareizi. Es esmu tā, kas izliekās par kafejnīcas īpašnieku. Es esmu tā, kur izliekās, ka viņai ir vispār kaut kāda teikšana te. Izbeidz. Parunāsim par galveno iemeslu. Par patieso iemeslu, kāpēc tu dusmojies. Nu, kāds tas ir? Tu domā, ka es nezinu, ka tu jau labu laiku sit kanti Kasparam? Ko? Beidz muldēt. Tu pret viņu izturies daudz draudzīgāk kā agrāk. Nu, cilvēki mainās. Mainās, ja? Pasak man, tā cilvēki mainās tad, kad viņi ieķerās jaunajā kolēģī. Es neesmu ieķērusies Kasparā. Ja? Tad kāpēc tu tik ļoti gribi, lai viņš te paliek un strādā? Mēs lieliski divatā ar visu varam tikt galā. Nu ko, nav vairs ko teikt, ja? Patiesība acīs kož. Nē, kož acīs tos stulbums. Tikai idiots var izdomāt kaut ko tādu. Tad man stulbums, jā? Jā, stulbums. Ja mēs nepagūsim, komisiju vajadzēs uzpirkt. Protams, kas gan cits atliks. Ja vien nepatrāpīsies kādi īpaši godīgie. Tad ir jāizved uz bāru vai uz restorānu, jebkuru cilvēku var pielabināt. Labdien! Labdien! Kas jums te? Ugunsgrēks! Vadim, varbūt jūs varat pienākt citreiz. Mums te šodien tādi pārkārtošanas darbi. Nekas, es aiziešu savu numuru, iedosiet man atslēgu. Šobrīd atslēgu nevar dabūt. Tad es pasēdešu tepat. Atnācāt paņirgāties, ja? Pabaudīt savu darbu augļus. Gati, nu nomierinies. Izskatās,
Pēc kārtīgiem remontdarbiem. Vadim, ja jūs gribat numuriņu, jūs varat pa brīvu dabūt jebkurā mūsu ģimenes sviešanamā. Man tepat ir labi, paldies. Bet jūs šeit nevarat sēdēt. Jūs traucējat mūsu darbiniekiem. Kā tieši? Lasat žurnālu? Varbūt aizījām uz bāru, es jums uzsaukšu kafiju un arī pārunāsim par jūsu numuriem. Ātrāk! Nē, man patīk darbi gan noskaņa. Es pasēdēšu tepat. Mēs nevēlamies būt nepieklājīgi, bet mums ir jāuzstāj, lai jūs atstājat vestibilu. Es uzstāju palikt tepat. Kāpēc tu sēdi vestibilā? Pasēdēsim te. Kamēr dabūsim atslēgas. Un kāpēc mums tās nedod? Tas ir pārpratums. Обустраивают наши номера. Gati, aizējam uz kabinetu. Mēs nevaram pieļaut, ka Vadims un Silvija sēž vestibilā, kad ieradīsies inspekcija. Viņi visu salaidīs grīstē. Varbūt man piezvanīt saviem puišiem, lai viņus aizvāc uz klusāku nostūri, kur viņi netraucēs. Uz kurieni? Mums ir jāizrāda visu viesnīcu? Nu, tad ieliekam viņus bagažniekā un aizvedam prom. Jā. Skandāli tagad mums visvairāk vajag, jā? Bet, Tom, tu saproti, ka Vadims ar labu nepadosies. Visticamāk, viņš speciāli izsauc to inspekciju un tagad speciāli grib arī pārtvert viņus. Es negribu vēlreiz novalpīt cilvēkus pēc visa tā, kas notika. Kāds risinājums, ko? Nu, tad iedodam viņiem tos gatavos numurus, kas ir iztīrīti. Varbūt tas viņus nomierinās. Labi, dari tā. Un es atkal padomāšu par dāvanām komisijai. Ja es tikai zinātu, kādi un cik cilvēki ieradīsies. Nu, to neviens nezina, cik viņi te daudz būs. Bet esi gatava, ka ieradīsies vesela vārza. Tas būtu Vadim stilā. Ko tu tur čamājies? Es teicu, ka būs jautri. Tā. Šeit būs 2 numuriņu atslēgas. Varat ņemt un doties. Mums vajag visas atslēgas. Un tieši tā meitenes gaida, kad varēs sākt strādāt. Mēs nekur neiesim, kamēr viss nebūs gatavs. Plus mēs gribam redzēt certifikācijas komisiju, kas atbrauks atņemt jums zvaigznes. Tātad man bija taisnība. Jūs to uzsūtījāt. Mēs neko neesam sūtījuši. Я это узнал из своих источников. Война, Сильвуш? Tieši tā taču nav mūsu vaina, ka kādam jūsu viesnīca liekas aizdomīgi. Nu, es sākumā palikšu pie viena drauga, kamēr sakārtošu tos dzīvokļu papīrus. Vai, varēja jau vēl kādu dieniņu palikt. Es te būtu uzklājis svētku galdu. Kā tad? Tad tu viņam pagatavotu kotletes un viņš nemūžu no šeit neaizbraukt. Nu, labi, bet tai Rīgā viņš pazudīs. Nu, Milda, nu kurš gads? Neuztraucieties, es atbraukšu ciemos. Jā, tā tu tikai saki. Nepaies ne 2 nedēļas, ka tev būs jauni kolēģi, kas tev baros ar visādiem labumiem. Kad cilvēks beidzot strādā savā profesijā, tu par to nepriecējies? Nu, es priecājos, bet es jau priecātos vēl vairāk, ja viņš šeit būtu dabūjis darbu. Nu, kas šeit? Jā, starp citu, tu atvadījies jau no Aivara. Ai, nē, viņš joprojām domā, ka es esmu viņu apzadzis. Es viņam atdevu visu naudu, bet, ja es vēl iešu atvadīties, tas būs pārāk neveikli. Bilda, kūku. Jā, ēdīšu tūlīt. Mēs tik viegli nepadosimies. Ko? Jūs mums uzsūtījāt komisiju, ok. Tas mums palīdzēja sakārtot numuriņus. Bet mēs nepadosimies. Jūs man draudat, Ableņa kungs? Es pārbaudīju visus 10 numurus, viss ir kārtībā. Labi, braucam pakaļ meitenēm, lai veicas ar inspekciju. Visu labu. Kretīni. Jā, bet vismaz paspējām visu izdarīt šeit. Jā, labs darbs. Pasaki paldies visiem, kas iesaistījās. Un pasaki, ka visi dabūs prēmijas. Labi. Paldies, Milda, par garšīgajiem ēdieniem un par to, ka atbalstījāt mani un uzklausījāt. Ko nu? Un Gunār,
Ja Rīgā kāds meklēs oficiālu darbu, sūtīšu pie tevis. Tu esi viens no maniem labākajiem priekšniekiem. Tikai viens no? Nu, redz, ja tu būtu nedaudz smukāks, tad... Klausies, tu neaizmirsti, ka tu pie manis vēl pagaidām strādā. Nē, bet nopietni. Es domāju, ka man Rīgā nebūs tik forši kolēģi. Jā, ja vien Aivars redzētu cauri Annijas intrigām, tu varētu strādāt šeit un visi būtu laimīgi. Kas te viņai notika? Vēders sagriezās, vai? Varbūt nevarēja izturēt Kaspar briesmīgo uzrunu. Ļoti smieklīgi. Kasparim, tu taču kādreiz piezvanīsi. Nu, bet, protams. Tev ir mans telefona numurs? Jābūt. Es paskatīšos. Drošības pēc. Nu, paklausies. Cik ilgi var gaidīt? Cik ir pulkstenis? Cikos tā inspekcija būs? Pusnaktī? Nu, cerams, ka ne. Tad arī viņi mums būs jāizgulda. Piezvan Dīnam. Dīn, ienāc lūdzu pie mums kabinetā. Jā, mēs gaidām. Mēs jau neesam vienīgā viesnīca šī apkaimē. Varbūt, ka viņi iegriezās vēl kaut kur. Nu, varbūt, bet tāpēc jau vajag piezvanīt un pabrīdināt. Jūs man saucāt? Jā, saki, ko īsti certificētās firmas pārstāvis tev teica, kad zvanīja? Nu, viņi teica, ka viņi ir izbraukuši no Rīgas un lai mēs viņus sagaidām ar atslēgām, bet tas arī viss. Nu, bet tad būtu pateikuši, cikos viņi būs. Citādi mēs te visu dienu sēžam un gaidam kā muļķi. Mēs tomēr paspējam daudz ko sakārtot. Mums nevarēs nekur piesieties. No manis vēl kaut kas veids var iet? Nē, ej atpakaļ. Bet zvani, līdz ko viņi ierodas. Labi. Stulbums kaut kāds. Pat vakariņas nevar paēst. Nu, nečīksti. Pastrādā. Lūdzu, paraksties šeit. Lai nu viena jaunā izpildu direktore Eva parakstās. Vai tu tiešām domā, ka es viņai pēc tā murga, kas notika ar Feldenbacheriem, vēl uzticēšos? Lūdzu, paraksties. Čau! Klausies, var lūdzu uztaisīt kafiju Aivaram baltu? Ko tu smaidi? Priecājies, ka panāci savu, jā? Ko tad? Zini, lai nu ko, bet ka tu esi tāda, to es nevarēju iedomāties. Panākt, ka čalis aizbrauc prom no pilsētas, nē, nu tas ir jāmāk. Kodvārds. Kāds čalis? Kāds? Kaspars! Kaspars brauc prom no pilsētas? Kad? Kāpēc tu to gribi zināt? Gribi aizvien pasvieties pa viņu? Kad viņš brauc? Tu nokavēji. Labi, viņš tikko aizgāja kravāt mantas. Gates! Vēl mēģināja man draudēt. Kā es gribētu redzēt viņu sejas, kad viņi uzzinās, ka nekādas inspekcijas nebūs. Jā, vajadzēja labāk tajā kabinetā salikt kameras, nevis mikrofonus. Nu, par mums. Un par āboliņu muļķību. Jā. Paklau, piezvan viņiem. Piezvan. Kāpēc? Nu, lai dzirdētu, kāda ir viņa reakcija. Labi. Labi. Paga. Oi. Labvakar, Līdijas kundze. A kā jums patīk mūsu joks? Нет, в этот раз мы не жаловались. Но если еще раз вы доведете наши номера до такого состояния... Vadim, tas nav asprātīgi. Nē, es necietīšu. Beidziet smieties. Patiešām tā kā tāds bērns. Par ko viņš smējās? Tas viss bija joks. Nekādas inspekcijas nebūs. Kā nopietni? Viņš mums ir jānoliek pie vietas. Es to vairs nevaru izturēt. Idiotisms. Šitādi izdevumi. Vienu muļķīgu joku dēļ, un es vēl apsolīju darbiniekiem prēmijas. Kretīns. Pagaidi. Kas ir? Tu aizbrauc? Jā? Pavisam? Nu jā? Tas idiots. Kas ir? Tu esi gļēvulis, bezmugurkalnieks. Tev vajadzēja palikt un cīnīties. Tikai izbeidz šito, ja? Tu raudi? Nē. Ne, tu raudi, es redzu, kāpēc.
Protams, ka es raudu. Tāpēc, ka tu aizbrauc un atstāji mani te. Tas vienkārši idiots. Še izlasi. Kas tas ir? Rīkojums tevi atbrīvot no izpilddirektora amata par ļaunprātīgu dienas stāvokļu izmantošanu. Ko? Bet ko tad tu citu gaidīji? No šodienas tu vairs neesi izpilddirektora un tev nav parakstu tiesību. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni